Esmu bērnu klimata onkologs, un jā, pamatdarba vieta man ir bērnu slimnīca, stacionārā un ambulatorā daļā. Un tad tā plaša tēma gan diskriminācija iekļauta, gan blaknes. Nu, mēģināšu es kaut kādā veidā pastāstīt un palīdzēt, kā tad vieglāk tam ceļam varētu iziet cauri, kaut arī es ļoti cienu visus, kas te ir atnākuši, kuriem ir interesi, un es ļoti, ļoti cienu vecākus, kas klausās. Varbūt, ka ir kāds arī bijis pacients tajā visu publikā, kas šobrīd ir pienācis. Tiešām par jūsu lielo darbu, par jūsu lielo izturību un arī šo te vēlmi visā iesaistīties. Sākšu varbūt ar to atsevišķo vienu sadaļu, kas man liekas, ka ir ļoti, ļoti aktuāla un jāatpazīst sabiedrībā kā tādā par diskriminācijas jautājumiem. Un jāsaka, ka šis punkts arī pēdējā laikā ļoti daudz tiek cilāts, tieši runājot par pacientiem un arī īpaši par tiem, kuri ir kādreiz bērnībā ārstējušies ar bērnu vecumu onkoloģiju, tāpēc, kad nereti saistībā ar viņu veselību vai izietajām ciešajām un ārstēšanām kaut kādā veidā viņi tiek ierobežoti un iespējams, vai pat es domāju, nepamatot ierobežoti. Bet tātad, ja mēs runājam par diskrimināciju un kāpēc būtu vērts to aizdomāties un arī atzīt. Ja mēs domājam par to, kas vispār ir diskriminācija, tad tādā vienkāršākā veidā to varētu definēt, ka ir nepamatota, nevienlīdzīga izturēšanās vai arī attieksme vai kaut kādu tiesību ierobežošana. Neatkarīgi no kā, un šie te faktori dēļ kā viņi ir pilnīgi nepamatoti, piemēram, dzimums, piemēram, rases, piemēram, dažādas etniskās piedarības, arī seksuālā orientācija, kā arī, ja mēs domājam arī par visu ko citu, arī šī te funkcionālie traucējumi. Un onkoloģiska slimība ir bijusi kroniska slimība, kurām var būt arī dažāda veida izpausmes, agrāk vai vēlāk, vai no ārstēšanas laikā vai nē, jo tie var būt funkcionālie traucējumi, piemēram, man šķiet, ka spilgts piemērs ir no tā, kad skolā neapmeklē skolu, tāpēc, kad ir grūtības koncentrēties, tāpēc, kad ir varbūt šie te ierobežojumi mācībās, bet pēc tam, pabeidzot ārstēšanos, šāda veida ierobežojumi mācībās dēļ infekciju risku vairs nepastāv, bet bieži vien skolā ir vajadzīga palīdzība, lai tiktu apakaļ šajā mācību vielā, kas ir palaista garām, varbūt gadu, varbūt mazāk, vairāk kā kuram. Un skola vienkārši automātiski pieņem, ka vieglāk jau ir tāpat turpināt mācīties mājās. Onkoloģiskas saslimšana tās var būt arī vizuālās izmaiņas, vai nu svara samazinājums, vai svara pieaugums, krass, varbūt visklasiskākā zināmā, man šī psiholoģiski sāpīgākā blakne ir matu zaudējums. Arī šis var radīt kaut kādus aizsprodumus, čukstēšanos aiz muguras vai rādīšana pirkstiem un tā tālāk. Un arī darba un mācību ierobežojumi, kuri var būt pilnīgi nepamatoti. Un šeit arī runājam bieži vien par tādu netiešo diskrimināciju, kas attiektos nevis uz pašu pacientu vai bijušo pacientu, bet gan viņu piederīgiem aizbildņiem vecākiem, jo viņiem tiek vai nu liekts turpināt darbu, vai tiešos veidos atlaist no darba dēļ ilgām probūtēm. Un diskrimināciju arī veicina sabiedrības aizspriedumi kopumā kā tādi par onkoloģiju, par slimību, par šiem te cilvēkiem, kur pirmā kārtām vai pirmajā rindā izvirzās tikai slimības jautājums, bet tajā visā mēs pazaudējam personību kā tādu, kura nav mainījusies. Un jāatcerās, ka diskriminācija tātad var izpausties jebkurā dzīves jomā,
Un ir būtiski arī tos apzināties uz atpazīt un arī neradīt šo te, arī pašam neveicināt šo te attieksmi līdzīgu kā tādu. Un tātad šīs te dzīves jomas, pirmkārt, es jau pieminēju, ir izglītība, kurā varētu būt asociēties saistībā ar sociālu atstumtību. Mēs zinām, ka bērnu attīstība draudzēšanās ļoti, ļoti daudz ietekmējas un influencējas savā starpā, un arī draudzības ir spēcīgas, kas turās visu laiku, bet tikpat labi, ja tas viens indivīds izkrīt no šīs te draudzības kamoliņa, un viņi netiek cieši vairāk draudzēties arī vai kaut kādā veidā kontaktēties skolas bandās, kas parasti veidojas savā starpā, tad atnākot atpakaļ, iespējams, ka viņa vietiņa jau ir aizņemta, un viņš vairs netiek tur atpakaļ. Viņš tiek atstumts kā kaut kāds atkristējs. Tāpat arī izglītībā nepietiekami pielāgojot mācībām materiālus. Varbūt pacientam ir sliktāka redze, viņam ir lēnāka domāšana, varbūt viņam vajag laiku apgūt vielu vai atcerēties vielu, lai izpildītu eksāmenu mācības. Varbūt var vairāk vizuālos materiālus. Un ja ir vieglāk pateikt, ka mācies individuāli, nevis nāc apakaļ klasē, tad arī šeit izpaužas kā diskriminācija. Un arī pazeminātās ekspektācijas vai gaidas, ko sagaidīt no šī individa. Tu jau esi kavējis vielu, varbūt, kad tad atbrīvosim no eksāmeniem. Man vislabāk patīk šis piemērs, jo ir objektīvi iemesli, kad šos te kaut kādus gala pārbaudījumus vai eksāmenus nevar kārtot, vai ir vajadzīgi tiešām atvieglojumi, ja tas cilvēks ir aktīva ārstēšanas posmā. Bet patiesībā šos te eksāmenus pielāgojot laiku, pielāgojot vidi, jebkurš var nokārtot, un tas tikai nāk par labu, vai lielākoties nāk par labu šim te cilvēkam. Tāpat arī bieži vien bažas, ko tad pēc ārstēšanas, ko tad tur tajā sporta nodarbībās varbūt, ka tomēr atbrīvot, bet patiesībā tas nav vajadzīgs. Un tādā veidā mēs pazeminām gaidas no šī individu un arī viņam traucējam to veselīgo konkurenci attīstīt un augt kā personībai. Sociālā tad ir šīs stigmatizācija, kas bieži vien asociējas gan ar slimības diagnozi, gan ar to, kad asociējas kā neārstējama slimība, kaut arī tā tas mūsdienās nav lielākā daļa gadījumu. Un arī šī te, kā jūs teicu, šī vizuālā kaut kāda izmaiņas, kaut vai macu izkrišanas arī uzreiz jau noliek kaut kādā citā kategorijā. Vai arī kaut vai tam, tad varbūt, kad nepiedāvāt kaut kādus darbus vai kaut kādas lietas tikai tāpēc, ka neatbilst kaut kādiem standartiem. Psiholoģiskā ietekme, protams, arī jāatcerās, ka tas pats arī bulings vai mobbings varētu būt arī šajā veidā izpausties. Un iepriekš arī dažādas sociālās aktivitātēs ir ierobežotas iespējas. Piemēram, ja ir kustību traucējumi, tad varbūt, kad nepielāgosim kaut kādas izklaides, lai arī tu varētu piedalīties. Un netiešā diskriminācija bieži vien var būt no darba devēja puses vecākiem un aizbildņiem. Tieši neizpratnes dēļ, kādēļ ir varbūt nepieciešami biežāk promt no darba, kāpēc varbūt ir ierodas vēlāk darbā, ja ir jāizved bērns uz izmeklējumu vai, pieņemsim, analīzēm no rīta. Un es domāju, ka nav slēpta arī lieta un nevajag klusēt par to, ka ilgstošas slimības lapas nereti var beigties un beidzas arī ar vispārēju darba zaudēšanu, kā arī ar karjeras bremzēšanos. Varbūt, ja nezaudē, tad varbūt neiegūst šīs iespējas kāpt pa karjeras kāpnēm un attīstīties. Un arī veselības aprūpē var būt diskriminējoša attieksme par to, ka varbūt ka mums ir mazāk izteikti
par šo te atbalstu, kā iegūt rehabilitāciju un psihosociālo. Man liekas, ka tās ir divas sāpīgas sfēras, jebkurā sfērā, jebkurā grupā un individiem, kam tas vajadzētu, vai pēc traumām, vai onkoloģijā. Bet es domāju, ka šī te onkoloģiskās slimības anamnēze vai esamība, viņus vajadzētu kārtot pēc nepieciešamības kaut kādā augstākā pakāpītē. Bet otra lieta ir dažāda veida apdrošināšanas un arī kredītu aizdevumu nepieejamība, kas, nu, šeit neizpaužās, bet to runā vairāk par pasaulē, par Eiropā, jo tur, kur ir nepieciešama šī te privātās obligātās apdrošināšanas, kā arī bieži vien kredītētāji prasa anamnēzē par pārslimotām slimībām, tad nereti tie, kuriem bērnībā ir onkoloģija, viņi tiek izslēgti no šīm te iespējām, vai viņi iegūs ļoti neizdevīgus nosacījumus. Tādēļ arī Eiropas Savienības līmenī vairākas dalībvalstis jau ir akceptējušas, citas ir iesliegušas priekšlikumus savā valstī uz tiesībām aizmirst diagnozi, kas nozīmē, ka viņiem ir tiesības, ja slimība ir izārstēta, vismaz 5 gadi ir pagājuši, viņiem ir tiesības neuzrādīt šajos apdrošināšanas kaut kādos un kreditēšanas dokumentos, ka viņam šī slimība ir. Viņiem ir jāuzrāda, protams, ja runā par veselības aprūpi, to nedrīkst noklusēt, jo tas var stipri apgrūtināt, bet kas attiec uz šādiem finansēšanām vai atbalstiem, tas ir domāts šajās grupās. Diskriminācija ir tas sāpīgais jautājums, par ko runā. Un tātad pēc likumdošanas, jebkurā gadījumā diskriminācija kaut kādu veidu veselības stāvokļa dēļ Latvijā un Eiropas Savienībā ir aizliegta. Bet, tātad, kā jau minēju, šo netiešā diskriminācija ir sastopama, un viņa pat netiek atpazīta un netiek skaļi runāts. Un, kā jau es minēju par šo te tiesības aizmirst diagnozes, tur, kur tas neatiec par lietu. Ko mēs varam izdarīt, ir droši vien iet un izglītot sabiedrību, izglītot sevis pašus un citus, klīdēt dažādu veidu mītus un bailes un stigmas, kā arī iesaistīt dažādās atbalstu grupās, kas attiecās uz pacientu vecāku atbalstu grupām, arī atbalstu grupas diskriminācijā cietušajiem. Un liela pārsvarā ar šīm tēmām saistītu tātad problēmu risina arī šīs te pacientu un vecāku organizācijas, kuras ir es teiktu, skaļas vai aktīvi iesaistīts arī politikas veidošanā, un pārsvarā arī runā par šo te gan diskrimināciju, gan citiem jautājumiem. Tā kā es aicinātu arī Latvijā aktivizēties šajā sfērā un iesaistīties varbūt arī Eiropas grupās, pacientu vecāku organizāciju grupās, un tādējādi arī dot savu artavu gan sev, gan citiem. Un tāpat arī nepieļaut pašam. Kāpēc es gribu teikt nepieļaut pašam? Jo man šķiet, ka ja mēs psiholoģiski vai emocionāli jūtamies nospiesti no sabiedrības puses un pieņemam šo te lomu spēli, tad daļējā veidā var arī veicināt to, ka pret mums kā nabadzīgiem izturās, ja, vai tiešām pažēlot sevi, vai pažēlot savu atvesu un teikt, nu jā, varbūt, ka nevajag iet tajā kaut kādā futbola sacensībās vai savādāk. Vai tiešām varbūt, kad atbrīvot, ņemt to atbrīvojumu no eksāmeniem. Es teiktu, būt varbūt drosmīgākiem runāt un varbūt nepieļaut to pozīciju, kur tas ir ērti citam. Atpazīt arī šo te netiešo, noteikti lūgt arī psihosociālo atbalstu, skatīties, vai gadījumā nav likuma pārkāpumu, bet tur padomus nevarēšu dot laikam. Un, protams, ka ļoti pozitīvi, ja būtu darba devēji, kur saprastu, ka kādreiz var pielāgot un elastīgu darba grafiku vecākiem un aizbildņiem daudz vairāk dot labumu nekā, piemēram,
vai nu atbrīvot no darba, vai piekrist uz ilgstošu darba nespējas lapu. Iespējams, ka abusēji ir vērtīgi arī dažādā veidā pielāgoties un tomēr šo te darbu aktivitāti saglabāt. Protams, katram ir individuāla situācija un ne viss to var, bet, protams, tas atsaucība no darba devēja puses būtu daudz, man liekas, kad liels iegūms. Bet varbūt tālāk es tad pārlikšu uz varbūt tādu tīrāku un tiešāku jomu, kas par onkoloģiskām slimībām. Un sākumā es domāju, ka varētu tādu ievadam par to, ka bērnu vecumā vēzis vai ļaundabīga slimība vai onkoloģiska slimība saucam, es domāju, ka tos terminus var izvēlēties dažādus. Kopumā, ja mēs katru slimību ņemtu atsevišķi, tā ir reta. Globāli katru gadu varētu būt aptuveni, tad pasaulē apmēram 400,000 gadījumu. Man šķiet, ka varētu būt vairāk tajā vecumā līdz 19 gadu vecumam. Un jā, dažkārt bērnu vēzis tad ir arī pavisam maziņiem mazākā pirmajā dzīves gadā. Cita statistika apmēram rāda to kalkulāciju, ka tie varētu būt kādi 14 līdz 17 gadījumi uz 100,000 bērnu gadā. Vai arī viens no 500 bērniem varētu ar šo te kādu no onkoloģiskām slimībām saslimt. Visvairāk pacientu noslēdz būs ļoti maziem bērniņiem līdz 5 gadu vecumam, un tad otrs saslimšanas pīķis būs apmēram 12 līdz 18 gadu vecumā. Bet tas nenozīmē, ka arī šajā starposmā pacientu nebūs un slimnieku nebūs. Viņu ir tikai statistiski skaitot, šīs divas grupas vairāk izceļās. Tiesa gan arī tās slimību veidi starp šīm divām grupām atšķirās. Un jebkurā gadījumā slimības onkoloģiskas ir pilnīgi drastiski un pilnīgi atšķirīgas no tām onkoloģiskām un ļaundabīgām slimībām, kas ir pieaugušu vecumā. Arī tad, ja tās slimības nosaucas vienādi, piemēram, akūta leikēmija, viņu bioloģija, viņa daba, viņu prognoze ir pilnīgi atšķirīga. Dažkārt šie te vēlāko pusauģu laikā slimības var būt līdzīgas kā pieaugušo vairāk raksturīgās, bet tas ir ārkārtīgi reti izņēmumu gadījumos. Tāpat, piemēram, var būt arī jauns pieaugušais, pieņemsim 25 gadu vecumā vai 20 gadu vecumā, kuram arī attīstās varbūt bērnam raksturīgas onkoloģija, bet, kā jūs minējat, tie ir ļoti atsevišķi gadījumi. Un no visām ļaundabīgām slimībām, kas bērnu vecumā ir, tā biežākā vienai trešdaļai pacientu ir leikēmija vai leikoze, tie ir sinonīmi. Bija jautājums iesūtīts, kāda tad ir atšķirība. Atšķirība nav, atšķirība ir nosaukumā tikai tas, no kuras valodas mēs tulkojumu ņemam. Leikēmija vai leikoze, no vācu vai angļu valodas. Un šīs tātad ir tās visbiežāk ir akūtās formas, akūtās saslimšanas, un arī starp šīm te leikēmijām ir atšķirības. Bet kopumā 1/3 no visiem pacientiem būs. Ceturdaļa no viņiem aptuveni būs smadziņu audzēji. Tie var būt gan ļoti agresīvi, gan, es teiktu, vairāk tādi labdabīgi audzēji, bet tā ir viena liela grupa. Tad apmēram 10% no viņiem būs, no pārējiem no visām slimībām būs limfomas, kas ir ļaundabīgi limfmasku veidojumi. Nu, un tad pārējie būs tādi sadalīti apmēram pa 6, 7, 5% no visiem ir kaula audzēji, piemēram, osteosarkomas vai Ewinga sarkomas, nieraudzēji, aknu reti sastopams, arī actiņās varbūt audzēji, un mīkstajos audos un citi. Bet tie tātad procentuāli būs daudz retāk sastopami. Bet visas šīs slimību grupas katru gadu Latvijā ir no jauna diagnosticētas. Vidēji apmēram 60, 70 jaunu gadījumu Latvijā varētu būt. Un patiesībā tas biežums un statistika un saslimšanas veidi
ir sakrīt ar visu arī starptautiskiem datiem. Viņi ļoti dažādi, viņi ļoti agresīvi, tādēļ nereti audzējiem var būt tā saucamās metastās vai izplatīšanās jau citur ķermenī, nevis tur, kur ir pirmais bumbulis vai perēklis parādījies. Un jāatcerās, ka bērnu onkoloģija ir ļoti, ļoti viltīga. Šīs slimības ir ar ļoti vispārējiem un tādiem simptomiem, kā arī viņi ļoti maskējās. Maskējās ar citām slimībām, maskējas gar angīnām, maskējas par sasitumiem, lūzumiem, traumām, iekaisumiem, apendicītiem, vienalga, maskējas. Un tāpēc arī nevienmēr viņus var uzreiz atpazīt. Un, 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 un es arī teiktu, pie nespecifiskas simptomu vai sāpēm vēderā vai aizcietējumiem nekad nav jāuztver to kā primāro problēmu, ka tā būs kāda ļaunprātīga saslimšana. Bet tad, ja kāds simptoms ir bez izskaidrojuma un saglabājas ilgstoši, kas nozīmē vismaz 2-3 nedēļas, vai pieņemsim palielināt līmpmezglu, kur auga arvien lielāki un lielāki un ir nesāpīgi un ir cieti un lai ko darītu pēc 4-6 nedēļām vienalga saglabājas bez samazinājuma un nav bijis nekāda akūta iekaisuma, tad tas, piemēram, būtu viens no tādiem brīnišķīgiem simptomiem. Vai kaut kādas netipiskas sāpes mugurā mazam bērnam, tam vajadzētu būt brīdinošam simptomam, jo bērns nekad necels ķieģeļu smagumus un dabūs starpskrīmeļu disku trūci, lai sāpētu mugura. Vai atkārtotas galvas sāpes un vemšanas, jā, vairāk jaunāku vecumu bērniem bez citiem iemesliem, tā arī varētu būt kā tāda brīdinoša simptoms. Bet kopējām, kā jūs minēju, viņi ir ļoti dažādi. Un praktiski nekad nevar pateikt, ka jā, mums ir jāizslēdz vispirms onkoloģija, un tad pasakam labi. Tātad bērnu onkoloģiskās slimības ārstē tikai un vienīgi bērnu slimnīcā Latvijā. Un visiem bērniem, kuriem ir aizdomas par onkoloģisku saslimšanu, ir jānonāk bērnu slimnīcā uz izmeklēšanu. Vai tie ir radioloģiski izmeklējumi, tās ir biopsijas, tās ir speciālistu konsultācijas. Un jāatcerās, ka ja ir kaut kāds veidojums, ko ir ieteicams radiologs, piemēram, sonogrāfiski vai rengenā vai magnētā, kas ir uztaisīts rejonās, saka, ka ir jāveic biopsija, šis pacients vienmēr ir jānosūta steidzamā kārtā uz bērnu slimnīcu, jo nav pieļaujams, ka biopsijas veidojumam vai limfmezglam tiek ņemtas rajona slimnīcā. Tāpēc, kā jau es minēju, bērnu onkoloģija ir ļoti specifiska, ir specifiska izmeklēšana un arī protokoli, kā mēs kādus izmeklējumus taisīt un kā šo te materiālu biopsijas izmantot. Un tad bērnu slimnīcā koncentrējas, un šie speciālisti ir specializējušies bērnu vecuma izmeklējumu gan pašu veikšanai, gan arī interpretācijai. Un pastāvot aizdomām par onkoloģisku saslimšanu, ģimenes ārsts, pediatrs, rajona slimnīca, vienalga, kurš speciālists var nosūtīt ar visām tiesībām uz bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centru, kas tagad tā saucās, kādreiz vecā labā uzņemšana, jau pēc nosaukuma. Un pastāvot pamatotām aizdomām nav jāsaskaņo arī ar obligātu hematonkologu šī nosūtīšana, kā arī, ja ir jautājumi vai ir aizdomas, ka stāvoklis nav tik smags, lai nosūtītu uz neatliekamo palīdzību, tad var arī nosūtīt šo te steidzamās rindas pieteikumu uz ambulatoru konsultāciju. To speciālists var izdarīt bērnu slimnīcas mājaslapas sadaļā, kur ir profesionāļi. Tur ir aizpildāms steidzamās rindas pieteikums. Viņš, es pieņemu, ir ļoti nepatīkams aizpildīt. Arī man nepatīk pie kāda cita speciālista sūtīt šo te aizpildīt, bet tā ir tā saucamā visa informācija un tā pati nosūtījuma 27. forma, kas kādreiz eksistē, kur tad maksimāli detalizēti aprakstīt problēmu, izmeklējumu,
norādīt, ja viņš ir pieejams datumed sistēmā, tad, protams, kad ir vieglāk to arī apskatīt, bet maksimālu anamnēzi un tad izsekojot līdzi, tad mēs kā speciālisti pasakam, vai viņam ir jānāk uz tomēr neatliekamām palīdzību, jānosūta, vai viņam ir jānāk konkrētā datumā uz polikliniku, vai varbūt bāžas nepastāv. Un viņš var stāvēt, hematologu nevajag, varbūt kādu citu speciālistu vajag, vai arī norāda uz plānveida rindu un ieteikumus, kā to konkrēto situāciju menedžēt līdz tam. Ārstēšana tātad notiek gan stacionārā, gan dienas stacionārā bērnu slimnīcā. To, ko mēs lietojam, tā ir atbilstoši dažādiem starptautiski rekomendētām terapijas protokoliem vai rekomendācijām, kas ir atšķirīga katrai diagnozei. Ārstēšana tiek apmaksāta no valsts, medikamenti ir apmaksāti. Ja nav ir kaut kādas alternatīvas iespējas, kas nav pieejamas valstī, tās pašas cilmušanu transplantācijas, tad vai specifiska veida apstarošanas, tad meklējam iespējas un valsts apmaksā to ar tā saucamo S2 formu, to valstī, kur tas ir pieejams. Un visi medikamenti ir tie paši, ko lieto Eiropā, pasaulē. Viņi ir reģistrēti, viņu tie paši ražotāji ir, jo mēs nemaz nevarētu lietot kaut kādus citu valstu, kur nebūtu šī te ražošana notikusi ar atbilstoši labai šai te klīniskajai praksē. Un līdz ar to efektivitāte arī ir piemērojama. Par to arī terapijas, arī medikamenti sagatavošana ir, es teiktu, ļoti droša, jo visus medikamentus stingros aseptiskos vai sterilos apstākļos ar ļoti lielu precizitāti mums sagatavo aptieka, par ko ir liels prieks, līdz ar ko kaut kādi riski devu sajaukšanai medikamentu neprecizitātēm ir šķiet, ka praktiski izslēgti, jo kontrols iziet vairākās sistēmās cauri. Un tad, protams, ir arī ambulatorā palīdzība, kas ir nodrošināta gan pamatslimībai, tad, kad ir pabeigta ārstēšana tādā intensīvākā fāzē, un pamatslimības kontrolas ir, lai mēs zinātu, ka viņi neatgriežas. Un otrs arī vēlākā posmā un arī agrīnākā ir šie te blakus efekti, kuri arī ir nepieciešams kontrolēt un nereti ir nepieciešams citu speciālistu palīdzību viņu menedžēšanā. Un tuvāk par to, kas tad tiek lietots, kā mēs varam ārstēt onkoloģiskās slimības. Pamata ārstēšanas tie 3 vaļi, kuri vēsturiski ir ķīmijterapija vai specifiskas zāles, kas aptur ļauno šūnu augšanu un vairošanos un veicina to bojājumu. Operācija, ja ir tā saucamais solīdais vai masu veidojušais audzējs, kurš tiek izgriezts un izgriezts arī metastāzes, arī tas var būt nepieciešams, vai veidojuma attāli citos orgānos, limfmezglos, plaušās biežākais un citur. Staroterapija, jeb apstarošana, kas ir arī tā saucamiem masu veidojušiem audzējiem, tiek apstarota zona, kur ir audzējs bijis, vai arī kur ir atlieku audzējs. Ir audzēji, kuriem starpterapija var būt tikai kā vienīgais ārstēšanas veids. Tas var būt kāds no galvasmadziņu audzējiem, kur operācija nav pieejama un iespējama, un kur ķīmijterapija efektivitāte ir zema vai nemaz. Un pie šiem 3 galvenajiem posmiem vai veidiem, nu jau pēdējā laikā un arvien vairāk pasaulē, arī Latvijā, pievienojas šī te jauna veida terapija, kas ir imunterapija vai medterapija, respektīvi tas ir veids, bišķiņ savādāk, kā var iedarboties uz audzēju šūnām.
vai no ar specifiskām zālēm stimulējot imūnosistēmu, tādējādi viņa iznīcina audzēšūnas. Vai arī metterapija ir gadījumā, ja mums ir audzēja šūnu virsmā vai nu kādas ģenētiskas izmaiņas, kura mēs varam trāpīt uz to olbaltumu, ko tas ģenētiskā izmaiņa ražo, vai kāds no tā saucamajiem antigēniem, vai tāds atpazīstams olbaltums tās šūniņas virsmā, pret kuru mēs varam tālāk vērst konkrētas zāles, kuras atpazīst tikai šo veidu šūnu un tādējādi iznīcina to, nevis citas šūnas. Tā būtu ļoti laba un pasakaina terapija, ja vien viņai nebūtu blakus parādības, un ja vien viņi varētu izmantot plašāk, jo, kā jau nosaukums mēterapija, tas ir tikai uz konkrētām šūnām, tikai uz konkrētiem audzēju apakštipiem, un ne visiem ne visiem audzējumiem šūniņām ļaundabīgām tādas ir, ko vērsties. Um, tā, kam nedaudz iesprūda. Tā, vainojos. Nu, lūk, un tātad kā izvēlēties, kā ārstēt audzēju? Tātad tas nosaka, kāds ir audzējs, kas tā ir pa slimību, cik izplatīta ir slimība, vai tā ir pirmo reizi noteikti, vai varbūt viņa iet uz priekšu, atkārtojas, vai arī pāsinās. Kāds ir arī pacienta vecums? Arī tur var būt ierobežojumi. Pieņemsim, apstarošanu mēs nevarētu taisīt ļoti, ļoti maziem bērniņiem. Mums būtu, to var darīt tikai vecākiem. Arī kā viens piemērs, arī medikamentu varbūt arī šīs devas mums ir jāpielāgo pacientu vecumam, svaram un augumam. Kā arī citi faktori, kas saistībā ar pacientu. Varbūt viņam ir kādas alerģijas, varbūt pret medikamentiem, varbūt kaut kādām citām vielām, līdz ar ko mēs kādu medikamentu nevaram lietot. Vai ir jau ārstēšanas laikā redzama, ka ir kāda nepanesamība vai pārlieku jutība, un tas var būt arī iedzimta jūtība. Blakus slimības to var noteikt, kad kādi medikamenti var būs izteiktāka, un līdz ar to mēs viņam nevaram lietot. Pieņemsim pats nervu sistēmas slimība, līdz ar ko mēs nevaram lietot atšķirīgas grupas medikamentus. Vai ir blakus parādības un cik viņas ir smagas? Vai mums ir, tas ierobežo arī tālāko ārstēšanu un ārstēšanas izvēles? Un par to, cik mums ir pieejami medikamenti konkrētā brīdī. Un, diemžēl, tā pastāv visā pasaulē. Ik pa laikam ir ražošanas problēmas ar dažādu veidu medikamentiem, kad viņi konkrētā brītiņā ir samazinātā daudzumā un netiek pieejami, un tad visi gaida, un prasības ir vien lielākas, un ražotne nevar viņus saražot, kas bieži vien ir gan kapacitāti var noteikt, gan arī to, ka, ja viņi konstatē, ka ražotnē vai kādā produkcijā ir brāķis, tad, protams, ka visa sērija tiek iznīcināta un ražot no gala, un kādreiz medikamentu, īpaši dažu specifisku medikamentu ražošana aizņem vairākus mēnešus, kas var arī ierobežot medikamentu pieejamību. Tad ikvienam ir individuāls plāns. Arī panesamība un blaknes nosaka ne tikai nozīmētā terapija, bet arī paša individu īpatnības. Un blaknes ir prognozējamas. Mēs zinām, kas no konkrētā medikamenta varētu būt un kā varētu būt, bet mēs nekad nezināsim, vai viņš attīstīsies un kādā pakāpē pilnībā attīstīsies kuram pacientam. Un arī apkārtējie faktori var ietekmēt to, ka šī te blakus parādība parādās izteiktāka. Varbūt ir muskuļu vājums, bet ja pacients ir mazkustīgs, tad risks ir krietni lielāks un tā tālāk. Un runājot par blaknēm vai blakus efektiem, kas tad varbūt sākumā, kas ir blakus efekts, tas ir kaut kas, ko mēs negribam. Mēs ārstējam vienu lietu, bet mēs redzam kaut ko citu.
Man varbūt ļoti patīk staigāt pa peļķiem lietus laikā, bet blakus efekts, ka man ir slapjas kājas, kas man nepatīk. Nu, tā. Bet šīs te blakus efektu var būt, mēs varam sadalīt tādu akūtu, kas parādās pēkšņi, un hroniski. Ārstēšanas laikā būs šie te akūtie, kuri parādās vai nu uzsākot vai relatīvi īslaicīgi pēc tam, kad ārstēšana ar kādu medikamentu vai metodi tiek veikta. Pārsvarā viņas mazinās pēc tam, kad šī te ietekme no konkrētā medikamenta vai procedūras tiek beigta. Taču kaut kādas blaknes var sākties akūti un vēl saglabāties ilgu laiku, un varbūt kad nepāriet pilnībā. Hroniskas ir tās, kas parādās pēc noslēgtas ārstēšanas posma. Viņas var parādīties, un kamēr slimība ir remisijā, tad, kad pabeigta ārstēšana, un ķībele vai lielākā problēma, kāpēc ir jāzina par hroniskām blaknēm, ir tas, ka viņas var parādīties arī mēnešus un pat daudzus gadus pēc šīs te ietekmes, kas ir bijusi. Un ar laiku gaitu tā var pieaugt intensitātē. Kas tad var būt ietekmēts? Man liekas, ka jebkura sfēra, par ko mēs varam domāt, var ietekmēties šajā ārstēšanas laikā. Pirmkārt, pašsajūta, kas ir tieši ietekme no tā gan slimības, gan pati ārstēšana. Ietekme ir ne tikai uz pašu pacientu, bet ar tiem, kas ir apkārt. Tie ir vecāki, kas būs tiešā kontaktā, vai aizbildņi, vai legāli aizbildņi, kuri tiešā veidā būs visvairāk ierauti tajā ārstēšanas posmā. Tad noteikti mēs nevaram aizmirst, un diemžēl tajā lielā skrējumā bieži vien tiek aizmirsti brāļi un māsas. Jo brāļi un māsas paliek bez tieši tāpat kā pats pacients no savas ikdienas, tad arī brāļi māsas bieži vien tajā otrajā plānā aizplūst. Tālāk, protams, ir sava ietekme arī tālākiem ģimenes locekļiem, kas ir vecvecāki un attālāk radinieki, kuri man šķiet arī tiek piemirsti vairākos veidos, jo ir, kuri ir ļoti cieši saistīti, bet citi ir arī nostāki un bieži vien tā baila, bāža un neziņa visvairāk, jo informācija parasti cirkulē starp pacientu un ģimeni un vecākiem, tiem tuvāko loku, un bieži vecvecāki ir bišķiņi nostāku un to sāpi redz no malas un iznes tā klusāk to visu cauri un nezin, kā palīdzēt, kurš skrien palīgā, kurš varbūt nezin, kā to labāk izdarīt. Protams, ka skola, mācības, tā tiek ietekmēta ļoti. Draugu trūkums, mūsdienu tehnoloģijas man šķiet palīdz daudz labāk komunicēt, un daļa no jauniešiem iespējams vairāk komunicē dažādās virtuālās vidēs, WhatsAppos un WhatsApp grupās, un citās saziņas līdzekļos mazāk tiešā veidā, bet līdz ar ko tas bišķiņi var palīdzēt, bet tomēr es domāju, ka visas kopīgās intereses var bišķiņi paplēnēt, ja pašjūta slikti. Tāpat arī intereses un hobiji treniņi. Tie iztrūkst, līdz ar to tāda socializācija ar to visu arī samazinās. Tiek ietekmēts arī fiziskās spējas nepārprotami, vairākā vai lielākā vai mazākā mērā. Un ļoti daudz varbūt pašvērtējums, kas ir saistībā ar to, kad izkrīt tiešām no saviem iepriekšējām interesēm, arī šīm spējām, arī vizuālas izmaiņas ķermenī, kā arī visas procedūras un vispārējais šo pašvērtējumu var ietekmēt. Un tā daudz un vēl visu kaut ko mēs varētu atrast, kas varētu būt aktuāls un kādas ietekmes varētu būt. Gan ar akūtām, gan ar hroniskām dažādām blaknēm. Kāpēc ir jāatpazīst blakus parādības? Un varbūt ar pirmo es teiktu šīs te akūtās, es varbūt iesāktu. Un
Un kā viņas atpazīt? Kā jūs teicat, ka tātad viņas parādās pēkšņi, viņas parādās ārstēšanas laikā vai arī uzsākot ārstēšanu. Nereti viņas tās parādības parādās tā kaut kādā veidā uzkrājoties jau tām izmaiņām, un tad vienu dienu ir redzams, cik tas ir izteikti. Blakus parādības var būt gan fiziskas, gan psihoemocionālas, un tas nereti ir riņķa dancis, jo savā starpā viņas ir cieši saistītas. Fiziskas sāpes rada emocionālas sāpes, un emocionālas ciešanas radīs arī ķermeniskas sajūtas, un nereti to ir ļoti, ļoti grūti atšķitināt, un jāstrādā uz visiem virzieniem pie kaut kāda simptoma, lai beigās saprastu, kas tad bija tas pirmais. Un svarīgākais ir atpazīt, tālāk saprast, ko un kā es varētu palīdzēt, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Kāpēc dzīves kvalitāte būtu jāuzlabo? Tādēļ, ka uzlabosies arī šīs emocionālais stāvoklis, un tas arī veicinās ātrāku atlapšanu. Nereti ir šī neziņa un aizsprieduma sabiedrībā par to, kas būs. Es teiktu, ka mēs gaidām kaut ko ļaunāku, nekā patiesībā ir, bet tādēļ būtu svarīgi tā, nu, būt informētam par iespējamiem riskiem konkrētai situācijai. Šī informācija tiek sniegta. Ja šķiet, ka nav, protams, ka svarīgi mums uzdot jautājumus, interesējuši jautājumus, no viņiem nebaidīties. Ja atbilde nav izprasta vai liekas nepilnīga, jautājam vēl. Un arī aktīvi klausamies, jo nereti, un tas ir visgrūtākais, īpaši stresa un uztraukuma situācijās, uzklausīt ir visgrūtāk. Tāpēc arī jautājumi, pārjautājumi vēl vienreiz. Nu, varbūt par tādām akūtām blaknēm, kas ir visbiežākās. Un te būs tiešām tas apkārtējo loks, kas var strādāt ne tikai, jo svarīgi ir tas, ka, protams, ka rekomendācijas tiek dotas, zāles, kaut kādas medikamenti tiek doti, lai blaknes mazinātu, bet ir arī situācijas, kur mēs varam palīdzēt ar pilnīgi citām lietām. Un nereti onkoloģisku slimību ārstēšanai vemšana, sliktā duša, man liekas, ir viena no tām biežākajām un arī tām blaknēm, kā arī ar ko visvairāk arī asociējas. Ķīmijterapija, tādu sliktu pašsajūtu ar vemšanu, sliktu dušu. Un lielākoties tā ir terapijas vai ārstēšanas izraisīta. Tie var būt medikamenti, ne visi medikamenti to rada, ne visi medikamenti vienādi izteikti. Šīs te vemšanas izraisītāji, bet tad lielākā daļa medikamentu tāda varētu būt, un arī starpterapija, īpaši, ja tā ir, pieņemsim, kaut kur pēderdobuma orgāniem vai galvas smadzenēm, tie varētu arī radīt šo te vēmšanu. Ir arī diezgan bieži tā saucamais asociatīvā vēmšana, kur man šķiet netiek pietiekami novērtēta, un pret viņu nav pietiekami tāda aktīva izvērtēšana vai vēršanās. Ko nozīmē asociatīvā vēmšana, ir tas, ka, ja ir bijusi ļoti negatīva pieredze ar kādu no terapijas veidiem, kā nereti ir jebkurā gadījumā ķīmijterapija kā tāda, bet nereti tas var būt, un es esmu sastapusies vairākas reizes ar konkrētu medikamentu, kas ir gājis tā ārstēšanas programma vairāk saistībā ar tādu pusauģu vecumu, saistībā no slimības veida, kur man vairāk ir teikuši, es redzu to zāli, ka man viņa liek virsū, un es jau sāku vemt. Tikai tāpēc, kad varbūt pirmo reizi, kad ir saņemts, nav pietiekami izdevies nokopēt šo slikto dušu pietiekami intensīvi, līdz ar ko viņam izveidojas tāda asociatīvā vemšana. Un te medikamenti strādās, bet te papildus ir vajadzīgs gan dažāds psiholoģisks, varbūt
kādu no psihologu konsultācijas metodēm vai kognitīvām vai citām, vai arī kādas nemedikamentozas metodas. Par sliktu dušu pirmā lieta ir, protams, ka lietot arī tos medikamentus, ko ārsts ir nozīmējis, arī tad, ja tas ir mājās, turpināt. Tad, ja ir slikta duša un vemšana, tad uzturu uzņemt būtu vēlams tajā brīdī, kad ir izdodas nokopēt šo te vismaz mazināt šīs simptomus, un jāatcerās, ka uzturam arī tad, ja pēkšņi sākas gribēt ēst, ja nav ilgi ēsts, tomēr ēst viņu mazām porcijām, izvēlēties tādu, kurš nav smags, kurš ir viegli sagramojams organismam, respektīvi, lai nav visādi asiņaini steiki vai nezinu, smagi ceptas gaļas vai kartupeļi, kuri ilgi turēsies taukaini kuņģī, bet ēst tādu vieglu, ātras asimilējumu un enerģētiski pilnvērtīgu. Tāpēc arī nereti tiek piedāvāt šies tie ārstniecisko uzturi ar nutridrinku un citiem nosaukumiem, kas ir specializēti ēdieni. Tāpat nereti kailināt var šo te vemšanu izraisīt arī pastiprināt jutīgums, tātad šīs spēcīgās smakas dažāda veida, gan ēdienu, gan citas. Un ir klīnikas un ir vietas, kas izmanto arī medikamentozes un citas holistiskas pieejamas, piemēram, ar aromaterapiju, kur, piemēram, pipamētras vai ingveres marža varētu mazināt sliktas dušas šķebināšanu. Un ir arī centri, kas rekomendē lietot arī akupresūru, ko var pielietot jebkurš, kur ir šis te pretvemšanas punkts delnā. Paņemiet 2-3 pirkstus no tās pamatnītes. Un šo te punktiņu masējot un spiežot ar īkšķi, piemēram, vai ar rādītāju pirkstu vairākas minūtes, var tīri ar tādiem reflektori nomazināt šo te vemšanas reakciju. Vienalga, vai tā būtu ķīmijterapijas, vai varbūt tā ir arī kāda cita gastroenterīta vai viņasim, grūtniecības arī izraidzītas vemšanas. Masēt var abas rokas, iesaka vienu, pēc tam otru dāmu. Tā kā tās ir arī metodas, kā mēs viegli paši varam nākt tālāk un palīdzēt. Otra lieta, ar ko droši vien arī daudzi, kur ir ārstējušies, ir sastāpušies arī ar mutes dobumu iekaisumu. Jāatcerās, ka tas var veidoties gan saistībā ar to, ka ir samazināta imunitāte, gan ar to, ka ir mutes dobumu ķīmijterapijas vai starpterapijas ietekme. Un līdz ar to tajās situācijās ir jāatcerās, ka mutes dobumu higiēnai jābūt ir rūpīgai, bet maigai. Mīkstas zobabirste regulāri tiek jāmaina, lai viņā nekrājas mikrobi. Arī alkohola nesaturojuši mutes skalojamie līdzekļi jālieto, lai samazinātu šo te bakteriālo daudzumu vai mikrobu daudzumu mutē. Tad, kad ir mutes dobumu iekaisums, tad vislabāk palīdzēs arī dažāds vēss ēdiens un dzēriens. Citiem palīdz arī mutes ledus gabaliņi, pieņemsim, sūkātas, ap citu ledus gabaliņu var palīdzēt arī, vai pipamēta ledens var palīdzēt arī tad, ja ir vemšana vai slikta duša gadījumā. Gadījumā, ja ir iekaisis mutes dobums, izvairāmies no asiem, skābiem, ļoti saldiem ēdieniem, dzērieniem, jo tie vēl vairāk mums kairinās šos te sāpju receptors tā saucamos vai sāpju signālu uztvērējus mums mutes kļotādā. Tas pats arī ļoti karsts ēdiens to pašu, tāpēc arī to istabas temperatūras vai augstu labāk lietot. Un arī maksimāli izvairīties no tādiem sausiem, abrazīviem, kā lai asiem, bet ne no ēšanas, bet no tā, ka tur ir asi gabaliņi iekšā, kā sausiņi, sausi cepumi, rieksti, piemēram, lai nenoskrāpētu to gļotādu vārīgo jau pašu kā tādu mehānismu un nepadziļināt šo te mutes dobumu iekaisumu vai neizsaukt viņu vairāk. Un tātad, kādreiz, kad tas mutes dobums jau ir iekaisis, tad var lietot šos te speciālos arī mutes kopšanas līdzekļus, kas to sāpi mazina. Kādam patīk arī skalot viņu ar ļoti spēcīgu melnās tējas uzlējumu,
jo viņš bišķiņ savelks to mutes dobumu tajā brīdī, ka viņš tur sūrst visādi. Bet ir arī aptiekā un arvien vairāk ir pieejami, ir hialuronas skābi saturoši gēli, ar ko gan var uzklāt uz kaut kādām lielākām brūcītēm, gan arī skalošanai paredzēti, kuri veicinās sadzīšanu. Hialuronas skābi ļoti labi piesaista mitrumu, tur nosaukumu un vielu mēs varbūt esam dzirdējuši un redzējuši dažādos krēmos, ādas kopšanai, grumbu mazināšanai, bet patiesībā viņš ir arī tas, kurš vienmēr veicinās kādu brūcīšu dzīšanu un ir speciāli arī līdzekļu mutes skalošanai. Vēderizejas traucējumi, man liekas, ka tie vieni bieži vien sastopami un ļoti bieži sastopami un ir parasti divas galējības. Vai nu ir caureja, kas ir saistīta ar tāpat ar zemiem leikocītiem, ir saistīta ar specifisku zāļu ietekmi, kā arī, pieņemsim, apstarošana ir bijusi vēderam. Un, protams, ka šajā situācijā caureiz ir svarīgi lietot šos te, lai pietiekam šķidrumu uzņemšanu, ja tas ir iespējams. Ēdienam ir jābūt ļoti vieglam un viegli pārstrādājumam, un tāds, kurš varētu biezināt šo te vēderu, piemēram, rīsi vai kartupeļu vārīti. Protams, arī pārsvarā arī ārsts nāk nozīmēt kādu ārstēšanu, ja tas nepieciešams. Un aizcietējumi iespējams ir pat vēl biežāk nekā caurēji, jo tā ir ļoti bieža blakusparādība vairākiem medikamentiem, kas tiek saņemti. Tāpat arī jāatcerās, ka uzturu uzņemšana dažkārt ir ļoti ierobežota vai ļoti reducēta, un līdz ar ko tad stabilizēt to, ko mēs ēdam, lai būtu šķiedrvielas, tie dārziņa augļi un arī pilngraudu produkti. Fiziskā aktivitāte būs viens no ļoti būtiskiem faktoriem, kurš veicinās vēdera izēju, un tādēļ katra spējām tā būtu jāveic katru dienu. Pēc iespējām arī šķidrums būtu pietiekami jādzer, jo arī nereti medikamenti, kas veicinās aizcietējumu mazināšanos, strādās tikai tad, ja būs pietiekami daudz šķidrums uzņemts ar ēdienu vai dzērienu. Sāpīga tēma un viena no būtiskākajām un biežāk sastopamām ir dažādi veidi infekcijas, kuras ir saistīts to, ka imunitāte ārstēšanas laikā, lai kādu metodu mēs pielietotu, samazinās, tiek pazemināta. Un tā pamatu uzmanība būtu zināt to brīdi, kad tās infekcijas riski ir vislielāki. To pārsvarā kā ārsti mēs arī sakam, ka šis brīdis ir tad, kad noteikti neiet publiskās vietās, noteikti neiet kaut kur ciemos, kur ir daudz cilvēku un nepieņemt lielus cilvēku pūļus sev ciemos. Un jāatcerās, ka infekcija var nākt no ārpuses, kā vīrus, kā gripa, piemēram, Covid vai vienalga, kurš vīrus. Un tāpat tā infekcija var arī nākt no iekšpuses, no tiem mikrobiem, kuri jau dzīvo mūsu organismā, zarnās, mutes tubumā. Un patiesībā tas būs viens no biežākajiem iemesliem. Un tāpēc tad, kad tas risks infekcijām lielākais, tad pārsvarā mēs brīdinām, ja ir temperatūra 38 grādi, tad ir jāskrien uz slimnīcu. Jo tajā brīdī mēs nezinām, kas izraisa infekciju, bet viņa var iet ļoti, ļoti smagi, tad, kad mums organisma aizsargt spējas nav. Tāpat tas, kas vēl var būt, ir tad, kad imunitāte vai organiska aizsarg spējas ir ļoti pazeminātas, tad slimība var izraisīt mikrobi, vai mikroorganismi, kuri veselam cilvēkam neko neizdarīs. Tās var būt sēnītes plaušās, kas citam neko neizdarīs, bet šeit būs. Tās var būt arī šīs specifiskās pneimonijas, pneimocis, kā saucam, kādēļ ir biseptos jālieto profilaktiski ārstēšanas posmā. Un ir dažādi piesardzības pasākumi, ko izdarīt. Un galvenokārt tā ir rūpīga higiēna, paša higiēna, gan šī mutes dobuma higiēna, ko jau runājām iepriekš, gan arī
regulāra roku mazgāšana vienmēr un visur. Pirms pēc ēšanas, pēc pastaigām un vēl, un tāpēc arī nodaļā atrodoties mazgājam rokas, izejot no palātas un noteikti ienākot palākā, ieejot varbūt rotaļistabā, izejot no rotaļistabas, ieejot virtuvītē, mazgājam rokas, izejam no virtuvītes, mazgājam rokas. Jo tas būs viens no tiem galvenajiem veidiem, kā sevi un kā arī citus pasargāt. Īpaši arī domājot par to, ka nereti tas organisms var būt apdzīvots vai aplipis ar dažādiem mikrobiem, vai viņš dzīvo ar mikrobu, kurš ir zanu traktā, bet viņam ir nejūtīgums uz baktērijām. Tas ir tas, kas nodaļā varbūt rada daudz jautājumus, kāpēc ir halāti, kāpēc ir kas, kāpēc ir kādas izolācijas. Tas ir tikai sevis un citu drošībai. Tas mikrobs tur var būt, bet visvairāk mēs viņu ietekmēsim, ja mēs paši rūpīgi mazgāsim rokas un visas virsmas, kur esam bijuši. Neapēdīsim paši un nepienesīsim nevienam citam. Un, jā, ko vēl, lai pasargātu no infekcijām, tās, kas nāk no ārpuses, atceramies par pārtikas drošību un higiēnu, mazgājam augus dārzeņus, tātad arī visu, ko mēs varam notīrīt, termiski kārtīgi apstrādājam gaļas produktus un zivju produktus, jēlus neēdam. Saistībā ar atipiskiem ierosinātājiem nereti to var pārnest, nereti viņi var dzīvot zemē, vai kritušās lapās, vai arī viņus var pārnest dzīvnieki, tā skaitā mājdzīvnieki. Suni, kaķi, ja viņi ir attērpoti un attērpojušies visi citi, es domāju, viņš, nu, mūsdienās netiek uzskatīts kā tādu infekcijas avotu, kurš būtu kaut kur jāizolē un jānes, jāizdzen no mājas vai jāliek kaut kur citur dzīvot, kamēr bērniņš ārstējas. Bet, kas attiecās par citiem specifiskiem vai eksotiskiem dzīvniekiem, kā ziltiņas, bruņurupuči, papagaļi, varbūt ir mājdzīvnieki mājās, aitas, vistas un tā tālāk, tad tas ir tas posms, kad labāk nelikt pie darba kūtī šķūrēt vai tīrīt vistu būrus, tad gan nē. Tāpat arī ieteikums būtu neiet parkos kaut kur barot, tā ka ir daudz pīles visur riņķī vai baloži, jo putni pārnēsā daudzas arī tādas slimības, kuras var tādam nomāktā stāvoklī izraisīt infekcijas, un attiecībā uz sēnītēm arī varbūt nerušināties pa kritušām lapām rudenī, vai tagad pavasarī, vai gluži, kad ir tāds ļoti putināšana, tad melnzem arī nevajadzētu no bedres rakt, bet kopumā es teiktu tādu stingru ierobežojumu nevajag, ja mēs atceramies par higiēnu, par roku mazgāšanu, par ķermeņa higiēnu, tad tas jau būs liels ieguvums. Sāpīgs jautājums, protams, ir matu izkrišana, kur agrāk vai vēlāk lielākai daļai terapiju ir. Šeit es domāju, ka būtu, nu, tas atbalsts vislabākais būtu gan no tiem cīņu biedriem, kuri varbūt jau ir zaudējuši matus un zin, kā ar to sadzīvot nereti. Viņi savā starpā var viens otru atbalstīt un iedrošināt. Tāpat arī nodrošināt to, ka ir šīs te cepurītes, šalles, parūkas, kas kuram iet pie sirds, ka viņam ir iespēja izvēlēties, kādu viņš grib, un patiesībā arī iedrošināt to vidi, ka mati attaugs. Ja nepatīk skatīties spogulī un atspulgā, ka tie mati krīt ārā, tad uz to brīdi, kamēr mēs to faktu pieņemam, nu mēģinot to spoguli varbūt aizklāt, nu lai netraucē, un ja ir atspīdums stiklā, tad aizveram žalūzijas vai aizkarus, lai tajā brītiņā neredz to. Tad, kad to pieņems, tad jau varēs arī to izņemt tā kā likvidēt šo te pieeju. Tas kādreiz prasa kādu laiciņu, bet ja mēs pieņemam to dzīvi, ka tā ir pārējoša lieta un runājam par to, ka tie mati augs apakaļ, tad arī ar laiku jau šī te, sāpīgā, emocionāli sāpīgā tēma tiks atrisināta. Ārstēšanas laikā bieži vien ir arī jādas sausums un jūtīgums.
Tur noteikti ir jāatcerās, ka dēļ tā arī ādas kopšana ir ļoti, ļoti svarīga. Viņu kopt, mazgāt, mitrināt. Jānēsā ir apģērbs, kurš ir nekārina ādiņu, kurš ir no kokvilnas, lai nesvīstu, lai tiešām tas kārinājums arī nebūtu. Nereti tas ādas sausums un arī kopā ar tādu nervozitāti izvēršas ar ienaģu knibināšanu, un tālāk ir problēmas ar šo te iekaisumu un asiņošanu no ienaģiem. Un arī būtiski ir korekta arī pēdu un nadziņu aprūpe arī uz kāju pēdām, lai neveidotos šie tie ieaugušie nagi, kas ir ļoti sāpīga problēma un nepārējoši kādreiz lieta ārstēšanas posmā. Nu, un tagad tuvojas arī saule, mums spīd, diemžēl mēs viņu arī tagad nevaram sēžot pie ekrāniem izbaudīt, bet ādiņa noteikti ir jāaizsargā no saules, jo ķīmijterapijas laikā viņa ir daudz jūtīgāka un vēlākā laikā apdegšana var rezultāties arī citu arī ādas veidojumu un ļaunprātīgu veidojumu. Attīstībā līdz ar ko šī te sauliešanās krēmi lūgums ir vasaras periodā gan ārstēšanas, gan pēcārstēšanas periodā lietot vismaz 30 un vairāk šo aizsargu faktoru. Atcerieties, ka viņi vienreizēju uzklāšanu beidz tas efekts pēc 2-3 stundām, līdz ar ko viņi ir atkārtot jāuzklāj dienas laikā. Bet tas ir tas, kā mēs iegūdam un palīdzam bišķiņ šajā brīdī un nākotnē. Un arī kustības un jušanas traucējumi attīstās ārstēšanas laikā atkarībā no ārstēšanas veida. Tie var būt dažādi. Kustību traucējumi jau var būt pašai slimībai kā tādai izraisīti, pieņemsim pie nervu sistēmas vai smadzeņu audzējiem, bet viņi var rasties arī ārstēšanas posmā. Kad zūd muskuļu masa, gan medikamenti ietekmē, piemēram, deksametazons vai lielākoties tas ir mazkustīguma dēļ, kā arī šis te, tas pats organisms, lai saņemtu enerģiju tajā akūtā ārstēšanā, brūcina savus muskuļus kopā, kas izpaudīsies ar spēku zudumu, ar tādu mazāku slodzes izturību. Bieži vien arī tie varētu būt arī jušanas kādi traucējumi vai pazemināti vai paaugstināti rokās un pēdās. Var traucēt arī apģērba pieskaršanās, vai liekas, ka ūdens ir nepietiekama, maz bērni kādreiz ļoti atsakās iet vannā, kaut arī iepriekš viņam ļoti patika vannoties. Tā var būt durstoša, tirpstoša sajūta, un jāatcerās, ka bieži vien tas sāpes vai sajūtas pat nemāk un nevar aprakstīt, līdz ar ko tad ir jāvēro no malas, varbūt, kad negrib to pēdu likt pie zemes, rauj viņu nost, vai flīzes pēkšņi nepatīk. Iespējams, ka tās ir vienkārši sajūtas nepareizas, tādas izmainītas vai pastiprinātas. Un tāpat arī var redzēt, ka vai nu ķeras vai pinas kājas, vai staigā skaļi kā zilonītis, ka tā pēda krīt, kā arī grūtības uzkāpt vai nokāpt pa kāpnēm. Un atceramies, ka rokraksta izmaiņas arī ir ļoti svarīgs rādītājs tam, ka tas muskuļu spēks un koordinācija rokās ir samazinājusies. Nu, un izteiktākā pēc tam jau seko arī to, ka nevar noturēt rokās kaut ko vai varbūt vairāk trīc rokas. Un te galvenokārt, kas palīdzēs, dažkārt ir nepieciešama pauze ārstēšanā, dažkārt ir arī ārsta šī te nozīmētā terapija jālieto, bet vislielāko ieguldījumu radīs fizioterapija, rehabilitācijas pasākumu ikdienā un ikdienas fiziskās aktivitātes, cik nu kurš to var un kādā spējā, bet ja līdz tam šīs fiziskās aktivitātes jau strādās gan profilaktiski, gan arī pēc tam ārstēšanas laikam. Garša un oža visbiežāk un ļoti bieži ir iesaistīta. Šīs smakas un smaržas traucē, vai arī ēdiens un dzēriens ir vai nu bezgaršīgs, vai ir ļoti nepietiekama piegarša kaut kādu, piemēram, metālisku, ja mēs pēc izplatīna karboplatīna medikamentiem. Tad, tā pirmā, ko mēs varam līdzēt, ir mēģināt izvairīties no kaut kādiem spēcīgiem aromātiem apkārt. Dažādām smaržām, kā parfumērijas līdzekļi, krēmi. Tas var būt arī ēdiens, tā var būt arī smēķēšana,
arī pasīvā, kas šīs te smakas var, šo te sliktumu var pasliktināt. Ja ir tāda pāsināta uztvere uz garšām un smaržām, tad ēdiens ir vai nu istabas temperatūrā, vai arī augsts, jo garājiņi, kas no ēdiena nāks, veicinās šī smaržas izplatīšanos. Meklēt un eksperimentēt to, kas ir neitrāls, jo atceramies, ka arī tas, kas mums liekas ļoti smaržīgs, kaut vai neitrāls banāns, viņš var smirdēt, biezpiens var smirdēt un arī svaigi cepta maize var smirdēt. Un tāpēc ir vajadzīgi eksperimenti. Un bieži vien tā garša vai smarža pastiprinās tad, ja ir nepatīkama konsistence. Tā kā darbs ir smags, bet bieži vien eksperimentu virtuvē būs tas, kas var palīdzēt. Savukārt, ja ir zudusi garša vai samazināta garša, tad var meklēt tātad to, kas labāk patīk, ko labāk jūt, un arī kādas izteiktākas garšvielas. Protams, bez asiem pipariem, jo tas atkal var dedzināt mutes domu gļotādu un atkal to kairināt vairāk. Un ir daudzi un dikti psiholoģiskie aspekti ārstēšanas posmā, ko varbūt droši vien būs citā sarunā jāatvēl vairāk. Es neesmu speciālists, bet es tikai varu iedot kaut kādus pirmos punktus, kāpēc par to ir jārunā un kāpēc tik ļoti vajag meklēt palīdzību. Tāpēc, kad mentālā veselība ir tā, kas ietekmēs atvesaļošanos un dzīves kvalitāti, un ārstēšanas laikā tās rokas bieži vien un visbiežāk kaut kādā brīdī gribēs nolaisties. Un bērni var ciest klusībā, un vai arī viņas var būt kā personības izmaiņas, kuras neatpazīst. Un, kā jau es iepriekš minēju, nedrīkst aizmirst par brāļiem un māsām, jo arī viņiem ir jābūt šī te atbalstam, un viņus nedrīkst aizmirst, jo kādreiz ir atsevišķas tādas atbalsta grupās vai publikācijās, kur viņas, man liekas, tik spilgt frāze bija, ka es jutos neredzams, vai es kļuvu neredzams. Jā, uz tā fona, kad visa koncentrācija un visiem uzmanība ir uz šo te slimo brālīti vai māsiņu, tad tas blakus esošais viņš kļūst neredzams. No vecākiem, no paša brāļa slimā, un man liekas, ka tās ir liels ciešanas, kuras ir jāatpazīst un jāredz. Un jo ātrāk iejaucas, jo arī ātrāk un varbūt mazāk paliekoši rezultāti varētu būt. Un tas, kas ir, biežākie tā var būt dažādi veidi trauksmes izpausmes, depresija, ķermeņa uztveres traucējumi, dēļ tā, ka ir izmaiņas, kognitīvi vai domāšanas un mācīšanās traucējumi, noteikti sociāla izolēšanās vai iztumšana. Pēctraumātisks stresa sindroms nereti manifestējas dažkārt sākumā pašā, bet ļoti bieži viņš seko pēc tam, kad jau ārstēšana ir pabeigta. Un to, ko nereti var novērot šo te brāļu māsu konfliktu pēc tam, kad jau ir posmā mājās, kad ir šī te konkurēšana izteiktāka un konfliktu veidošanās, kas iepriekš nav bijusi. Trauksme veidojas tāpēc, ka ir bailes no nezināmā, ir bailes no ārstēšanas, ir varbūt nelabvēlīgi iepriekšējā pieredze gan ar ārstēšanu, gan varbūt manipulācijām. Tāpēc, kad ir atšķirība no draugiem, no skolas un mājas, kur ir ierastā vide, bērniņš var būt nemierīgs, varbūt kašķīgs, varbūt miega traucējumi, miega schēmas izmaiņas, arī šie te dusmu lēkmes vai tantrumi, kur varbūt iepriekš nav bijuši. Ko mēs varam darīt? Piedāvāt šīs spēļu terapijas, piedāvāt psihologu palīdzību atkarībā no vecuma, noteikti skaidrot un sagatavot uz dažādām manipulācijām un procedūrām, lai nav šis te nezināmais, maksimāli cik nu varam. Varbūt turēt un ņemt uz slimnīcu kādas pazīstamas lietas, īpaši, ja zināms, ka tas nomierina. Rotaļlieta, varbūt kaut kāds apģērbs, kas asociējas ar mājas apģērbu vai kā savādāk. Atcerieties par rituāliem, par dienas rituāliem, gulēt iešanu un visu citu, tā ka mēs to varam izpildīt, atrodoties arī slimnīcā un arī atrodoties arī mājās. Un noteikti saglabāt rutīnu, dienas rutīnu. No rīta ceļamies, pusdienas brokastis, vakariņas, mazgāšanās, jo vairāk izdosies
saglabāt, jo vairāk arī vieglāk to regularitāti un normu varēs iekļaut ikdienā. Arī depresijas praktiski tās pašas, ko var izraisīt arī no tā, ka ir zudus kontroli par to, kas notiek, par to, ka es nevaru kontrolēt ne ārstēšanu, ne savu slimību, ne savas sajūtas, arī bēdas, arī bailes par slimību un arī to, ka jūtas savādāks dēļ sava izskata izmaiņām, dēļ slimības un dēļ tā, ka ir šī izolācija no ikdienas. Un varbūt tie apātiskie simptomi ir pamanāmi, bet bieži vien tas pats var būt, nu, slēpties zem to, ka ir enerģijas zudums, nu, tāpēc, kad iet zāles, tāpēc, kad ir zems hemoglobīns, tāpēc, kad ir vēl kaut kāds, tāpēc, ka nav slikta apetīte, bet patiesībā tas iet kopumā jau ar depresijas simptomiem. Un visticamāk viņus atpazīt, to nu palīdzēs psihologa ar dažādām veidām un dažādiem vecumiem, un arī ieteiktā terapija, ja tas ir nepieciešams, jau medikamentozi. Ķermeņa uztver un pašvērtējums šķiet ļoti tiek iedragāts ārstēšanas laikā, kas ir tīri vizuāli, gan matu izkrišana, gan dažādi veidi svara izmaiņas, gan dažādas medicīniskas ierīces, kas tiek ievazītas, ir arī rētas, un arī ķermeņa kropļojumi, pieņemsim, pēc operācijām, arī amputācijām. Un līdz ar to tas bieži vien noved pie tā, ka mēs slēpjamies, atsakamies no tiešām satikties arī draugiem, izolējamies no viņiem, zaudējam šos draugus, negribam arī nekur iet un darboties un arī apmeklēt skolu. Un te ir diezgan smags un būtisks darbs, lai normalizētu šīs izmaiņas, pielāgot šo te apģērbu vai aksesuārus, kā arī bieži vien šis te vienaudžu biedru un pieredzes atbalsts, tāpēc arī ir būtiski šī te pacientu grupa, kur viens otram var, protams, ka tas ir tādā pusauģu vecumā varbūt vairāk, bet kur tas var palīdzēt, tad saprast, kā es varu tālāk dzīvot ar visām šīm izmaiņām, ka tās ir pārējošas vai paliekošas. Būtiski ir arī kognitīva vai domāšanas un mācīšanās traucējumi, ko nereti apraksta kā ķīmijas migla vai ķīmijas smadzenes, vai kad ir apdūlums, koncentrēšanās traucējumi, ko var radīt arī galvas smadzeņu apstarošana un arī šis skolas kavējums ilgais, ja nav sakots līdz mācībām, arī tālāk var krietni iedragāt mācīšanās turpinājumu. Visbiežāk tas izpaužas kā grūtības fokusēties, arī koncentrēties, var iztrūkt atmiņas, var būt grūti atgriezt atmiņas, ir lēnāka mācīšanās un lēnāka atcerēšanās, kas traucē tātad skolā dažkārt nereti izpildīt uzdevumus, izpildīt kontroldarbus un tālāk, kad ķēdes reakcija seko nākamās problēmas. Un te būtiski būtu sadarbība ar skolu, skaidrot sadarbību ar psihologu, kas arī dotu rekomendācijas, kā labāk, kā pielāgot šo te mācības procesu, dažādu uzdevumu tātad izpildi un kā palīdzēt. Tātad šī psihodiagnostika vai kognitīvo spēju novērtējums ir tas, kas būtu tāds ļoti, ļoti būtisks. Tāpat arī bieži vien tur, kur mums ir grūtāk koncentrēties, mums ir jārunā tieši ar skaidrām norādēm, jāpielieto dažādas palīga materiāls, vai tie ir vizuāli, vai rakstiski, vai varbūt palīdzība arī reizrēķins blakus, piņasim, palīdzot mācīties. Jānodrošina to, ka ir atpūtas brīži, lai šī koncentrēšanās spējas atkal atgūt un varētu turpināt mācīties. Emocionālais atbalsts un arī pierādīts, ka fiziskās aktivitātes tās, kas šos te procesus var uzlabot un mazināt. Un par ģimenes ietekmi, tad gan par vecākiem domājam ar stresu, trauksmi, izdegšanu ilgstošā tādā gatavībā un šo te problēmu visai nešanai līdzi. Un nereti arī daudz meklē vainas sajūtu, kāpēc tā ir noticis ar manu bērnu, bet tā vainas sajūta ir, man liekas, ka pilnīgi nevietā, jo neviens sev nevar vainot.
un vainu tur neatradīs, kāpēc saslima, un nevajadzētu atrast. Un arī par brāļiem māsām, kā jau minēju, šīs te greizsirdības, apjukuma un bēdas, un var pierādoties tēlojuši uzvedību, tāpēc nereti, kad viens bērniņš izvesaļojas, tad it kā tiek meklēts kaut kādas saslimšanas otram bērnam, bet patiesībā tas ir vienkārši emocionāls problēmas, kas izpaužas ar fiziskiem simptomiem. Un pēctraumas stresa sindroms ir tāpēc, ka ir tādas sāpīgas, neadekvātas atmiņas pēc kādām traumatiskām manipulācijām, traumām vai arī emocionāla pārdzīvojuma. Miega traucējumi, tādi emocionāls tukšums varētu būt, arī pastiprināts emocionāls jūtīgums, aizskaitināmība ātrāka un šie nepatīkamo notikumu atmiņu uzplaiksnījumi kaut kādās vietās, kur pēkšņi nepiemērotās vai asociatīvās lietās. Un te būtu svarīgi tātad šī te psiholoģiskā palīdzība, varbūt kognitīva behaviorālā terapija, arī specifiska traumaterapija un dažādi veidi tā saucamās apzinātības prasmes, kā mācīties sadzīvot un pārdzīvot. Un citam šķiet, ka viss būs kārtībā pēc ārstēšanas, ir patiesībā, man liekas, ka tā ir viena no lielākām problēmām, ar kur noteikti ir jāstrādā, lai tālāk varētu dzīvot mierīgi un saskaņā ar visu. Un varbūt, kad par cik es pāriešu uz citām arī vēlākām blaknēm, tad varbūt, ka šajā brītiņā mēs varētu īsti pauzīt uztaisīt. Tad es turpināšu uz priekšu nedaudz ātri, varbūt par to, kas pēc tās ārstēšanās, kas tad var būt. Un, ka diemžēl nav tik jauki, ka mēs izārstējam ļaunprātīgu slimību un dzīvojam laimīgi uz priekšu, jo, diemžēl, blakus parādības var būt arī vēlākā laikā. Un šīs vēlīnās ārstēšanas blakus nozīmē to, ka viņas var parādīties jau ārstēšanas laikā un saglabāties pēc tam, nemazināties, bet viņas var parādīties tātad kaut kādu laiku pēc ārstēšanas. Mēnešus un pat gadus, un pat vairākus 10 gadus vēlāk. Un izteiktība var mainīties un arī saglabāties nemainīgi dzīves laikā, bet var arī, diemžēl, progresēt. Es atvainojos. Kur ir tā problēma, ka terapijas efektivitāte arvien vairāk pieaug, izdzīvošanas rādītāji pieaug, un tas nozīmē, ka arī šie individi pēc ārstēšanas ir arvien lielākā skaitā, un arī pieaug šo individu skaits, kuriem ir kādas vēlīnās blakus parādības pēc ārstēšanas. Un te ir būtiski to, ka gan paši pacienti apzinās un atcerās un zina, ka bērnībā ir ārstēta onkoloģiska slimība un kāda. Un arī tas, ka mums veselības aprūpas darbiniekiem ir jāzina, ka šīs problēmas var būt un uz ko skatīties un ko ievērot. Te ir viena no datiem, kas ir publicēti 22. gadā Eiropas tādā apkopojušās datos, kur vairāku gadu desmitu gadījumā krāti šie te dati un vairāki 10,000 individi ir apkopoti, kur vismaz apmēram 60% cilvēku, kur bērnībā bija onkoloģiska saslimšana, attīstās vismaz viena kroniska saslimšana saistībā ar šo te saņemto terapiju. Un te ir variabli starp diagnožu grupām, starp varbūt arī valstīm, bet 20 līdz 80% šī te viena blakus parādība var būt arī smagā pakāpē, tāda, kas var invalidizēt un sabojāt dzīves kvalitāti ietekmējoši. Un šis te biežums, protams, pieaug arī dzīves laikā, jo jebkurā gadījumā mums kroniskas slimības manifestējas dzīves laikā un arī dzīves nogalē. Un jāatcerās to, ka ir loma arī nozīme ģenētiskai tādai predispozīcijai, kā to sauc, vai nosliecēji, tātad iedzimtai nosliecēji.
uz kādu no patoloģijām. Piemēram, iedzimtā kaut kāda problēma, kas veicinās vairāk to, ka niera bojājums manifestēsies izteiktāk. Protams, ja ir saņemti konkrētie faktori. Praktiski var ietekmēt jebkuru organismu sistēmu, un tie psiholoģiskie bojājumi, kas bija arī akūtā fāzē, patiesībā saglabājas arī vai var būt dzīves laikā, vai manifestēties dzīves laikā. Tās ir trauksmes, tās ir depresijas, tie ir atkarību riski, tie ir mācīšanās un koncentrēšanās grūtības, kuras var būt arī pieaugušo vecumā, un tādējādi ietekmēt gan mācību, gan izglītību, gan darbu dzīvi. Daudz biežākā procentā šie individi dzīvos vieni vai neizveidos attiecības un centīsies izolēties no sabiedrības. Statistiski var būt zemāks izglītības līmenis, kā arī var būt pazemināts intelektuālais koeficients. Un līdz ar ko ir jāzina, ka šīs problēmas pastāv, uz to mērķiecīgi arī jādarbojas no paša sākuma. Ir jāatcerās, ka ir profilaktiski, kādā veidā saglabāt šo mentālo veselību un arī atpazīst problēmas pašiem vai arī apkārtējiem, un tad vērsties pie speciālista. Tas nozīmē, ka ja es redzu, ka manam radiniekam vai dzīvesbiedram, kurim bijusi onkoloģiska saslimšana bērnībā, un es ceru, ka tas netiek slēpts un tas ir zināms, izskatās, ka ir tomēr depresīvu simptomi, tad negaidot arī piesakam to, atgādinām to un nodrošinām to, ka viņš saņem nepieciešamie palīdzību. Vēlākā dzīvē atkarībā no ārstēšanas veida daļa no izārstētajiem var sastapties ar dažādu veidu vielmaiņas, jeb tā saucamajiem endokrīniem traucējumiem, kas var būt saistība ar augšanas aizturi. Tipiski un ļoti bieži tas būs, kur būs bijusi galvas smadzeņu apstarošana. Tie var būt pubertātes traucējumi, agrīna vai vēlīna. Tas var būt arī vairogdziedzera mazspējas rādītājs. Vai nu, ja pieņemsim, ir bijusi apstarošana kakla zonā, vai varbūt arī tad, ja ir bijusi apstarošana galvas rajonam, kur ražojas šis te hormona tāds stimulācijas hormons. Dažādi veidi virsnieru patoloģijas, arī virsnieru mazspēja, tāpat kā vairogdziedera mazspēja, un arī aptaukošanās, kas var būt saistīta gan ar endokrīniem traucējumiem, vairogdziedera virsnieri, kā arī, pieņemsim, ar augšanas hormonu deficītu pieaugušā vecumā. Un šie traucējumi tātad ir tie, kuri ir būtiski laicīgi kontrolēt, atpazīt, un speciālista klātbūtnē arī endokrinologa vadībā arī koriģēt. Jo, ja mums ir kāds hormonu trūkums, to mūsdienu medicīna ļauj aizvietot, tikai ir jāzina, kā to pareizi izdarīt, un tajā gadījumā tas ir visu dzīvi nepieciešams turpināt. Sirds asinsvadu sistēma. Sāpīga tēma mūsdienu sabiedrībā ar mazkustīgu dzīvesveidu, ar nesabalansētu un neveselīgu uzturu, tad šiem, kur ir attiecīgi kāda no terapijām saņemta, pieņemsim kādu no sarkanām ķīmijām vai zilajām, kas ir tā saucamie antriciklīni, viņi var radīt šo te agrīno sirds mazspēju, sasniedzot kaut kādas pārsniedzot maksimāli atļautās devas, kurām nevajadzētu notikt, bet ir kādreiz arī lielāka jutība uz zālēm un kādam izpaužās agrāk, kādam nē. Tādēļ būtiski ir šie te agrīnās kontroles, šiem orgānu traucējumiem, tās ir kardiogrammas, tās ir ehokardioskopijas konkrētā režīmā un biežumā un arī iejaukšanās tajā brītiņā, kad tas ir nepieciešams. Pēc šīm terapijām varbūt tāpat arī sirds ritma tādi traucējumi, kādi parādīties, tādēļ arī kardiogrammas arī ir regulāras nepieciešamības, kā arī tur, kur ir saņemta vai nu zāle vai kāda apstarošana zonā, līdz ar to galvas smadzeņu asinsrites arī var izmainīties, un tādēļ ir lielākais risks uz insultiem, vai, piemēram, uz šiem te īslaicīgiem asinsrites traucējumiem, transudārām išēmiskām lēkmēm, kuras atkārtojoties tomēr varētu būt kā norādījums, ka risks nākotnē būt šiem te insultam, kā arī sirds infarktam, kas arī saistīts ar kardiovaskulāru risku un metaboliem traucējumiem.
Um, un te nu būtiskākais ir tas, ka ir šī te profilakse ir svarīgākā visa dzīves laikā. Dzīvesveids, fiziski aktīvs, adekvāts uzturs un izvairīšanās no smēķēšanas, kā arī tur, kur tas nepieciešams, arī speciālistu uzraudzība, lai kontrolētu asinsspiedienu. Un, ja parādās sirds kādas mazspējas pazīmes, tad attiecīgi arī tad, ja tā ir asimptomātiska, tad ir arī jāizvērtē, ko var fiziski darīt, kādus ierobežojumus un kādus medikamentus ir uzsākuma terapijā. Sirds traucējumi. Atsevišķi ārstēšanas medikamenti to var radīt. Var radīt gan dzirdes samazinājumu, gan zudumu. Tā var būt, piemēram, medikamenti, tā saucamais cisplatīns vai karbaplatīns. Tā var būt arī apstarošana. Varbūt, ka tas ir veidojums, kurš jau skar dzirdes nervus un ausi jau sākotnēji. Un šos te dzirdes traucējumus var konstatēt ar audiogrammas palīdzību, nosūtot pie speciālista. Bet to var arī klīniski pavērot no malas un arī aktīvi jautāt. Ja cilvēks sūdzēs par troksni ausīs, ka sajūta, ka ir tad kā trubā, kad es nekā viss atskanu un es nekā nesaprotu, ka sūdzība, ka citi nerunā skaidri vai bubina, ka kādreiz bērni var ļoti labi redzēt, ka baigi ieslēdz skaļu televizoru vai video skatās telefonā, vai arī pats sāk runāt skaļi. Tas ir viens no pazīmējumiem, ka dzirde ir un ausis ir jāpārbauda. Un tad, kad mēs zinām, kad ir riski ārstēšanas laikā vai slimības dēļ iegūt šos te dzirdes traucējumus, būtiski ir arī dzirdes higiēna. Tad izvairamies no austiņu lietošanas un skaļiem trokšņiem. Un būtiski šos te dzirdes traucējumus, kāpēc ir būtiski viņu uzreiz uzķert, ja viņi parādās ārstēšanas laikā vai arī pēc tam, tāpēc, ka mācībās pārneiet mācībās, un mēs vainojam to, ka, kad nesaprot vielu vai grūti koncentrēties, bet patiesībā nedzird līdz galam, nedzird konkrētas skaņas, šņācošas skaņas vai citus. Valodas attīstībai un svešvalodu mācīšanās arī ir būtiski šis te skaņu vai augstos vai zemos nedzird, jo angļu valodā un latviešu valodā un vācu katrā ir savādāk šie te tembri, un tie var ļoti traucēt apgūt valodas. Ja dzirdes traucējumi konstatēti un ir izrakstīts šis dzirdes aparāts, viņš ir jālieto. Un mūsdienās ir tik ļoti liels iespējas un daudz ērtāk viņu lietot arī bērnam un pielāgot un uztaisīt tā, ka viņi ir patīkami, tad patiesībā tas uzdevums viņu lietot nevis turēt skapītī. Bet, protams, ka lai to pieņemtu un bērns piekristu uz dzirdes aparātiem, jo tas tomēr ir kaut kāds agregāts, kas izmaina un atkal var sekot buliņš skolā, tad tur ir saruna gan ar pašu, gan arī šis psiholoģiskais atbalsts ir vajadzīgs. Kā arī ar nierēm vai nieras cieši no ārstēšanas, dažkārt jā, gan aktīvajā fāzē ārstējoties, gan arī vēlīni var pazemināties un radīt kaut kādus zudumus, obaltumu zudumus un citus, arī asinsspiediena traucējums, jo nieru mums atbild par asinsspiedienu regulāciju, līdz ko tas tiek konstatēts, tad attiecīgi jāsniedz arī rekomendācijas. Ja nepieciešams medikamenti, ja nepieciešams asinsspiedienu kontroli un nepieļaut viņu paaugstināšanos un noteikti arī dzīvesveids ar uzturu, ar fiziskām aktivitātēm, šķidrumu uzņemšanu un lai nepārmērīgu obaltumvielu uzņemšanu, kas var kādreiz nieru slodzes palielināt. Sāpīgi tēvi šķiet, kas vēlākā vecumā var skart relatīvi daudz atkarībā no ārstēšanas saņemtās ir auglība un reproduktīvā veselība, kura var būt ietekmēta abiem dzimumiem. To nosaka to, kāda ir bijusi ārstēšana un kādā vecumā tas ir noticis. Sievietēm tā varētu būt agrīns olnītes izsūkums vai izsīkums vai menopauze, kā arī agrīna andropauze. Tādos smagākos gadījumos ļoti agrīni bērniņš, ja saņems ārstēšanu, varētu būt arī primāri jau šo te olnīcu bojājums un
mazspēja, kad ir vispārēji jāinducē ar hormonālu aizvietošanu, kā arī ir ne tikai šie te hormoni un pati auglība, bet varbūt arī dažādi grūtniecības sarežģījumi, ka tajās situācijās, ja ir bijusi apstarošana iegurnim vēderam mazā vecumā, un šis te apstarojums kaut kur tuvumā ir bijis iekļaujot dzemdi, kaut arī parasti tiek aizsargāts, bet ja audzējs ir bijis tajā zonā tuvāk, tad šīs te dzemdes augšana var būt izmainīta un viņa var būt ļoti rigīda, izraisot priekšlaicīgas dzemdības vai asiņošanas vai tātad grūtniecības patoloģijas. Bet mūsdienās ir pieejams auglības saglabāšanās iespējas. Protams, tas ir atkarīgs gan no pacienta vecuma, bet arī tad, ja tas ir bērnu vecumā un šobrīd ir pieaugušā vecumā, tad šīs te, ja kamēr šī te olnīcu kapacitāte ir saglabāta un sēklnieku funkcija saglabāta, tikmēr arī šīs te saglabāšanas var veikt olšūnām un spermai. Un reproduktīvā veselība tad ir jāatrodas zinošu speciālistu uzraudzībā, arī izrunājot to, kādi riski vai ir norādes par agrīnu izsīkšanas riskiem vai nav. Un vēl es gribētu pieskarties par kaulu veselību, jo pazemināts kaulu blīvums, kas ir nosakāms osteodensitometrijā vai kaulu blīvuma mērīšanā, ir relatīvi bieži sastopams, un tam var būt daudzi faktori. Tas var būt šis te mazkustīgums ārstēšanas laikā, tie var būt medikamenti, kas ir lietoti, pieņemsim tas pats prednizolons, dexametazons, metatreksāts. Un arī, piemēram, ja ir veiktas šīs te cilšu un transplantācijas, tie parasti būs pacienti ar augstu risku zemam kaulu blīvumam un kaulu lūzumiem, sāpēm. Un dzīvesveids ir tas, kas vislabāk uzturēs un nodrošinās šo kaulu blīvumu. Pirmkārt, tas ir uzturs, lai viņš ir pilnvērtīgs, un noteikti fizisks slodzi un spēka treniņi, jo tie ir tie, kas mums liks to, ko mēs apēdam, D vitamīna, kaļķi un viss pārējie, ka viņi nogulsnētos tur, kur arī būtu. Un, ja ir vilmaiņas traucējumi, tā ir skaitā arī šie te olnīca, varbūt hormonu traucējumi, estrogēni un citi, kas nosaka kaulu blīvumu, tad tie ir primāri arī jākoriģē. Un labā ziņa ir tā, ka kaulu blīvums maksimums sasniedz 25 gadu vecumā, līdz ar ko ikvienam, un pēc tam mēs katrs zaudējam, bet pie tā ir jāstrādā, un arī jāstrādā no pirmās dienas, vai no pirmās dienas, kā par šo te problēmu uzzina. Un, diemžēl, ir arī tā saucamie citi audzēji vai sekundārie audzēji pēc daudziem gadiem dzīves laikā arī pieejami, jo ir medikamenti, kas var radīt citu audzēju veidošanos risku, pieņemsim leikēmiju vai tā saucamā mielodisplastisko sindromu. Un arī staru terapija ir kā riska faktors gan labdabīgiem, ļaunbīgiem veidojumiem. Un arī šie te plašie tādu populācijas pētījumi vairāku 10 gadu garumā atklāja to, ka ir šiem te bērnībā ārstēta kāda no ļaunprātīgām slimībām, šiem te cilvēkiem ir paaugstināts ādas audzēju dažādu veidu risks, tā skaitā melanomas risks. Un par šiem te citiem audzējiem atbildīga ir arī iedzimtība tajās situācijās, kur tāda ir. Pieņemsim Fankoni anēmija vai iedzimts krūts vēzis, grūts olnīca vēzis, ja viņš ir pārmantotais variants, tad protams, kad tie riski ir krietni augstāki, un īpaši vēl kombinācijas ar šīm te staru vai ķīmijterapijām. Piemēram, ja staru terapija ir iekļāvusi bijis krūšu kurvim un iekļauti ir krūts audi mazā vecumā, tad jebkurā gadījumā tur ir risks krūts audzēju attīstībai, un šie pacienti ir rūpīgāk jāuzrauga. Un ja vēl zināmi, pēc tam atklājas, kad ir šīs te pamatotais arī vēža risks, tad, protams, ka dubultojas un uzraudzībai jābūt ļoti stingrai, lai agrīni konstatētu kādas izmaiņas. Tad arī ikvienam būtu jāzina,
tie riski un jāatpazīst varbūt agrīnas pazīmes un jābūt, nav jāaizmirst ģimenes ārsts, pie kura profilaktiski reiz gadā aiziet un izstāstīt savus vainas un uztaisīt vispārējus izmeklēšanas. Nu, ko ikdienā mēs varam izdarīt, gan aktīvā, gan vēlīnā fāzē pēc ārstēšanas? Ko un kā ēst, parasti ir jautājums. Es teiktu, ka uzturu speciālisms palīdzēs vislabāk, bet atbilstoši vecumam vajadzībām, tāpēc, ka mazs bērns, augošs organisms, viņam vajag daudz nepieciešams lietas ārstēšanas laikā, un plus viņam arī vajag tīri fizioloģiski attīstībai savas vajadzības, un galvenais ir tos visus dabūt kopā. Ir jāiemāca ēst ar baudu un interesi, nevis pēc vajadzības. Man liekas, ka tas lielākā problēma. Un jāatcerās, ka gremošanas procesā svarīgi ir arī izskats, smarža, garša un konsistence, ne tikai tas, kas tur ir iekšā. Tādēļ, nu, kādreiz ir ļoti jānopūlas, lai tas izskatītos skaisti un pievilcīgi. Sīra mājiņas izgrieztas un tomātu kuģīši, bet, un tādējādi veicinot, ka tam bērniņam tomēr ir saņemt visas uzturvielas, kas ir nepieciešamas. Jebkurā vecumā. Ar pusauģiem varētu būt liels izaicinājums, bet tā ir dzīves realitāte un droši vien ir iespēja varbūt kādā brīdī pārslēgt uz citu veidu attiecībām ar ēšanu. Par ēdienu viņam jābūt ir visām uzturgrupām iekļautām. Tie ir tauki, tās ir olbaltumvielas, tās ir ogļhidrāti, tie ir dārziņa augļi ar šķiedrvielām. Un nav tāda viena pareizā ēšana. Galvenais, lai viņi ir bez pārmērībām. Nav neviens superprodukts, kurš visu atrasinās un kurš obligāti ir vajadzīgs. Var iebraukt lielās nu, galējībās, un galvenais, lai viņš ir sabalansēts, es teiktu, maksimāli maz no dažādiem pārstrādētiem, gataviem produktiem, ko mēs neatpazīstam ar pastiprinātām lietām, taukiem un cukriem. Nereti ar ēdienu var asociēties negatīvas dažādas asociācijas, gan ar to, ka ēdiens ir bijis negaršīgs un bija slikta duša, gan arī tīri pretēji ar uzspiešanu ar kaut kādām pārmērībām, mēšanām un īpaši pareizām. Un tās negatīvās asociācijas, nu, kādreiz var arī novest pie dažādu veidu ēšanas traucējumiem. Un nereti palīdz iesaistīt ēst gatavošanā arī pašu ēdāju, lai tas radītu vairāk arī interesi par to, kas ir gala rezultātā. Ko es gribētu arī ļoti novēlēt par fiziskām aktivitātēm ikdienām? Šī ir infografika no Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, kas nosaka to, ka ir jābūt aktīvām fiziskām aktivitātēm bērnam 60 minūtes dienā, kā minimums, jo vairāk, jo labāk. Un Pasaules veselības organizācija arī nosaka, ka šīm te aktivitātēm ir jābūt neatkarīgi no funkcionālā, respektīvi arī tiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, pielāgojot viņu spējām. Nu, ja nevar braukt ar velotrenažieru, iespējams, ka var braukt ar roku velotrenažieri. Nu, respektīvi, ir jābūt šīm te ikdienas aktivitātēm un ikdienas aktivitātes fiziskas. Tā ir bērnam skriešana, skraidīšana, braukšana ar riteni. Aktīva fiziska aktivitāte nav lēna pastaiga. Kāpēc? Tāpēc, ka fiziska aktivitāte uzlabo fiziskās spējas, palīdz ātrāk rehabilitēties un atjaunoties no tiem traucējumiem, kas bija veidojušies varbūt ārstēšanas laikā, muskuļu spēka, kustību traucējumiem. Tas stiprinās sirds asinsvadu sistēmas veselību un būs profilakse saistībā ar saņemtu terapiju. Tas nodrošinās kaulu veselību, kaulu stiprību. Tas uzlabo kognitīvās spējas. Tas ir pierādīts, ka fiziska aktivitāte labo kognitīvās spējas. Uzlabo arī dod iespēju socializēties, uzlabo šo te pašvērtējumu, kurš ir krities ārstēšanas laikā vai varbūt jau ir bijis pirms tam. Uzlabo miegu, samazina stresa situāciju, trauksmi un uzlabo
pretošanos stresa apstākļiem. Un kā arī viņas izdala endorfīnus, kas ir gan pretsāpju, gan arī labsajūtas tādas vielas pašas izdalās organismā. Un samazina arī aptaukošanās risku, kas ir būtiski gan visam sirds asinsvadu sistēmai, gan arī kaulu veselībai, gan arī šiem te endokrīniem visiem traucējumiem. Un ko tad ar miegu darīt? Miegs atpūtina ķermeni un prātu. Viņš nodrošina to, ka ir laba atmiņas funkcija, atjaunojas procesi, dzīšanas procesi, arī hormonu regulācija, augšanas hormons izdalās miega laikā. Nodrošina to, ka ir mācīšanās spējas, arī stresa regulācija, mazāk trauksmainība, mazāk stress, un kopumā šī psihiskajai veselībai uzlabojas. Jāatcerās, ka miega higiēna ir jāievēro jebkurā laikā, un cik iespējams vēlams to arī darīt tādā aktīvā ārstēšanas laikā. Doma ar to, ka mēģināt ieturēt to regularitāti, regulārs gulētiešanas laiks, regulārs celšanās laiks, izvairīties no tādas pārlieku, kas arī ikdienā nav ieteicams, tādu sestdienas, svētdienu izmainot izgulēšos pa visu nedēļu, kas pietrūka, tas nedos nekādu labumu un būsim vairāk noguruši. Rituāli pirms miega, kas varētu sagatavoties un nomierināt, atteikties no zilajiem ekrāniem 2 stundas pirms miega, parasti palīdzēs arī melatonīnam sākt izdalīties un iemigt arī ātrāk, un arī nepieēsties pirms miega, kas arī traucēs mums atpūsties un iemigt. Tāpat arī pamošanās rituāli, kā mēs pamostamies, kādā laikā, kad arī neieslēdzam ūdens uzreiz iekšā. Un dažādi miega traucējumi lieliski arī norāda par problēmām, gan fiziskām, gan citām psihiskām, kā jau iepriekš minēts. Higiēnu arī ikdienā ievērojam muti, ķermeni, rokas dēļ infekcijām. Un mācīties, ka higiēna ir ne tikai vajadzība, bet ikdienas šī vienkārši sastāvdaļa. Un nodrošināt, man ļoti gribētos arī ņemot vērā to, ka bērni ilgstoši ārstēšana onkoloģijas slimība ir ļoti smaga, viņa prasa daudz, un bērna organisms tajā laikā viņam ne tikai jācīnas pret slimību, bet arī jāattīstās. Un lai šī attīstība neaizkavētos un nebūtu nekādi domāšanu vai intelektu traucējumi un maksimāli viņus mazinot, ir jānodrošina to, ka bērnam ir atbilstošas aktivitātes tam vecumam, kā viņš ir. Līdz ar to izaicinājums ir tas, ka ārstēšanas tādā laikā var būt ierobežojumi un tos ir grūtāk sasniegt, līdz ar to tās nepieciešamības, bet ir jābūt ļoti māksliniekam lielam, lai to, vai kreatīvam, lai to sasniegtu. Neļauties slinkumam, jo aktivitātes ar bērnu, lai cik mēs būtu noguruši, tomēr tas dod prieku redzēt, ka viņam ir labi un ka viņš tajās iesaistās. Un mans aicinājums būtu ierobežot un mazā vecumā izslēgt šīs te ekrāna ierīces, jo tas ir pierādīts, ka agrīnā vecumā šīs te ierīces ierobežo psihisko attīstību. Tas rada uzmanības un koncentrēšanās traucējumus, dēļ tā, ka šie te informācija skrien gar acīm, bet ielā tik ātri informācija nemainās, un līdz ar to man stāvēt pļavā ļoti garlaicīgi. Un tas arī pierādīts, ka tas kavē iemācīties emocijas atpazīt sadzīvē un arī grimas cilvēku. Līdz ar ko komunikācija tālāk var būt traucēta. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka fiziskā un psihiskā veselība iet roku rokā. Mēs daudz ko varam mēģināt ietekmēt un varam ietekmēt. Ar daudzām lietām ir jāmācās sadzīvot, ir jāciena savs ķermenis un tādā veidā mēs viņam arī palīdzēt varam atkopties. Man liekas, uzdevums ir mazināt šos aizspriedumus un bailes sabiedrībā par onkoloģiskām slimībām. Un pacientu un vecāku organizācijas man šķiet ir ļoti veselīga lieta, kā šo te aizspriedumus mazināt un pastāvēt par savām tiesībām arī. Man šķiet, ka ar to es arī varu pabeigt.
Sirsnīgs paldies! Sirsnīgs paldies! Un tiešām klausās arī šeit daudzi vecāki. Un mēs ceram, ka mēs varēsim kaut kādā veidā arī šīs rekomendācijas ievērot. Un varbūt tiešām būs arī mums spēks sadoties rokās un veidot tādas pacientu asociācijas un mazināt tos diskriminācijas riskus tieši caur šādu veidu. Nu, aktivitātēm, kur mēs informējam. Bet šovakar vislielākā pateicība jums par atvēlēto mums laiku. Man bija sajūta, ka jūs iedodat mums tādu milzīgi plašu bildi, tādu precīzu karti ar tām daudzajām jomām, kas tiek skartas ārstēšanas laikā. Un, protams, ka katru no šīm tēmām varētu vēl un vēl izjautāt un padziļināt. Un klausītājiem mēs gribam informēt, ka mums būs arī nākamie semināri. Tuvākais būs 20. maijā, un mēs arī sūtīsim informāciju par to. Liels paldies, doktor, par jūsu drosmi, jūsu tādu, es teiktu, tādu iedrošinošo, spēcinošo balsi un attieksmi, kas man šķiet ir vissvarīgākā vecākiem un bērniem, ejot šajā grūtajā ceļā. Paldies par jūsu enerģiju šovakar. Paldies, paldies. Es ceru, ka es nenobiedoju par to, kas gaida, vai kas var būt, bet, nu, jā, problēmas ir, mums jāskatās viņu acīs, bet risinājumus var atrast. Galvenais ir vēlme to darboties un atsaucīgs arī personas. Es varbūt nepieminēju pēdējo, es aizmirsu ielikt arī tajā prezentācijā, bet attiecībā par bērnu audzēju pēc ārstēšanas efektiem vēlīniem ir standartā ir jābūt specifiskai komandai un uzraudzībai, un plānā ir šādu arī organizēt Latvijā bērnu slimnīcā tuvākajos gados, kur tiešām tā konsultācija ir vērsta, lai novērtētu katram un dotu šīs rekomendācijas, kā tad dzīvot tālāk un kādos režīmos un kas varētu būt šobrīd aktuāls vai nākotnē. Jā. Šī ir ļoti laba ziņa par to, ka noteikti būs vēl vairāk atbalsta tuvākajos gados, arī pēc aktīvās ārstēšanas noslēguma. Un cerams, ka būs arī vēl citi šādi semināri, kuros mēs varēsim jūs aicināt. Paldies, paldies Paldies katram! jums! Jā, ja jūs Paldies vēlaties izturīgajiem! vēl padalīties ar kādām atziņām, komentāriem, chatiņā, droši to mēs varam darīt, bet mēs mūsu visu vārdā sakām lielu paldies katram, kurš pievienojās, kas veltīja šo vakaru. Liels prieks par jūsu atsaucību. Mēs zinām arī, ka mūsu vidū bija arī daudz medicīnas personāla pārstāvju. Tā kā es ceru, ka šī informācija būs ļoti noderīga arī Latvijas reģionos. Paldies katram!